Aplūkojot jaunu automašīnu cenas, cilvēki arvien biežāk vaicā, kur tad ir palikuši tādi pa īstam pieejamie tautas automobīļi. Tādi pa 15 vai 18 tūkstošiem eiro. Nekur jau nav pazuduši, tikai mazliet aizkavējušies. Un šodien mēs esam Austrijā, kur izbrauksim ar jauno Citroen C3. Jaunajā paudzē tas ir kļūst par crossoveru. Tas ir pieejams gan ar benzīna, gan elektromotoru. Turklāt ir ražots pavisam netālu no šejienes Slovākijā. Tas notiek uz Stellantis koncerna jaunās Smart Car platformas, kas ļauj būtiski optimizēt ražošanas procesus un samazināt pašizmaksu. Attiecīgi, samazinās arī automašīnas cena. Šāds automobīls bāzes izpildījumā maksās tos pašus 15 000 eiro, kamēr elektriskais Citroen C3 nedaudz vairāk par 23, varbūt 25 000 eiro. Kāda tā cena būs īstenībā, mēs uzzināsim septembrī, kad jaunais C3 ieradīsies pie mums Latvijā. Bet ko tad mēs saņemsim par tik pieticīgu maksu? Bāzes modelī neko daudz. Benzīna C3 pagaidām ir pieejams tikai ar manuālo kārbu, kas ir mazliet neparasti pat mazajā klasē. Taču es ar šo automašīnu jau izbraucu, un man jāsaka, ja nav alerģijas pret rokas kārbām, tad tā transmisija darbojas pat ļoti labi. Un jāsaka, tas automobils varbūt pat ir tāds nedaudz draiskāks nekā, ja mums būtu automāts vai divsijūgu kārba. Tā kā C3 sver tikai nedaudz vairāk par tonu, ar 100 zirgspēkiem enerģiskai braukšanai patiešām pietiek. Šis, protams, ir smieklīgi. Sen esmu redzējis automašīnu, kur ne tikai iedarbina ar parastu atslēgu, bet kā atslēgai nav nevienas pašas podziņas. Tātad durvis ir jāatslēdz ar slēdzeni, bet galvenais jau, lai viss darbojās. Lūk, pa vidu mums ir liels ekrāns. Tas nav standarta aprīkojumā, jo vislētākajam Citroen C3 te ir vienkārši turētājs, kurā var ielikt pats savu viedtālruni un savienot to ar automašīnu. Jā, tie, kas atcerās pašu pirmo Volkswagen e-up, zinās, par ko es runāju. Stūres forma ir ļoti interesanta, gan arī tā kā tādai motorlaivai vai spēļu konsolei, un ļoti labi saskan ar paneļu arhitektūru, kur ir tāda kā 1, 2, gandrīz vai 3 stāvos. Šeit iekšā ir pilnībā virtuāls mērskalu panelis, vienkārši, bet ļoti labi pārskatāms. Acīm redzot, ir kaut kāda kabatiņa vai kas cits. Šeit ir tāds plauktiņš ar audumu, bet patiesībā tam ir tikai dekoratīva funkcija, jo te īsti nekas neturās. Un tas gan ir bēdīgi. Es labprāt, piemēram, šeit kaut kādu telefonu ielikt vai ko citu, lai gan no otras puses telefonam vieta jau laikam ir šeit, tur, kur mums ir bezvadu lādētājs. Lētai automašīnai, kuras garums tikai par 15 mm izlien ārpus 4 metru robežām, tas ir neslikts sniegums. Labi, ka tai vispār ir 4 durvis. No šādām automašīnām mēs lielu bagāžnieku tilpumu nekad negaidām, bet tomēr kaut kādam bagāžniekam ir jābūt. Un jāsaka tā, ka C3 tas pat ir diezgan liels. Tik īsam automobīlim te var ielikt kaut kādas 3 standarta riteņu somas un varbūt uzlikt kaut ko vēl virsū. Rezerves riteņu gan mums apakšā nav. Jā, te ir tikai kompresors un putas. Un te ir tāds ļoti, ļoti vienkārši pārseks, kāda agrāk, varbūt varēja ieraudzīt, es nezinu, Suzuki auto, bet, tagad tā lieta kļūst arvien izplatītāk. Bet galvenais, ka funkcija pilda un nemaksā daudz. Franču autofirmas prot piešķirt interesantu šiku pat nedārgām lietām. Katrās C3 durvīs iešūta sarkana ļipiņa ar uzmundrinošu uzrakstu, bet riteņu ārku uzlikas nav vienkārši gludas, bet gan ar saistošu rakstu. Lai C3 padarītu nedaudz atraktīvāk, Citroen tam piedāvā dažādas spilgtas krāsu kombinācijas. Tas arī nav nekāds jaunums. Un, lai savu automašīnu padarītu vēl atšķirīgāk, ir iespējams izvēlēties šīs dekoratīvās strīpiņas te priekšā un uz aizmugurējā jumta balstu. Un tā kā francūži nav tik snobiski kā itāļi, tad mierīgi atļauj eksponēt republikas karogu arī uz automašīnas, kas nemaz nav ražota Francijā. Patiesībā tās var izvēlēties vairāk nekā vienu reizi, tāpēc ka Citroen piedāvā iegādāties tādu kā komplektu un pie vēlēšanās šo strīpiņu kādā citā dienā var nomainīt, piemēram, pret zaļu. Tā kā Citroen C3 pārkvalificējies par crossoveru, tas kļuvis par 3 cm augstāks un lepojas ar 16 cm klīrensu. Bet ar cik pasažieriem uz borta? Tā, skatoties uz automašīnu no ārpuses, protams, rodas jautājums, vai viss tas pasākums nav tikai divvietīgs, bet,
Vispār nē. Normāli 4-vietīga automašīna. Protams, viss ir tādā budžetnieka izpildījumā ar kaut kādu odziņu, lai nebūtu tik garlaicīgi griezti. Ir augsti, pat ir speciāls tāds izštancējums jumtā, lai būtu vairāk vietas virs galvas. Sēdeklis ir 2-vietīgs, tepat ir tāda tā kā īpaša forma, lai būtu drusku kārtāk sēdēšana garākā ceļā. Un 2 Type-C lādētāji mums ir. Tā kā es teiktu, ka vismaz labā budžeta līmenī un varbūt pat nedaudz virs tā. Tuvāk gada beigām C3 varēs nopirkt arī kā vieglo hibrīdu un ar 2-sajūgu kārbu, lai ātrumi nav jāpārslēdz ar roku. Bet mūs interesē tas elektromobīlis, kas cenas ziņā varēšot sacensties ar sensacionālo Oru. Un lūk, šī ir jaunā Citroen C3 otra eksistences forma, kas patiesībā mūs interesē vairāk nekā pirmā, un tas ir EC3, tātad elektrisks automobīlis, un sniedzamībai jābūt diezgan iespaidīgai, to arī pārliecināsimies, vai apgalvojumi atbilst patiesībai. Un, protams, ka elektriskiem automobīlim ir kaut vai tāda priekšrocība, ka tas darbojas, lai gan pēc skaņas to nemaz nevar pateikt. 113 zirgspēku elektromotors un 44 kWh baterija sola līdz pat 320 km sniedzamību. Elektriskais C3 ir interesantāks un parocīgāks par benzīna modeli, kaut vai tāpēc, ka tam benzīniekam pagaidām ir tikai manuālā kārba, kas ir tāda nevisai populāra izvēle pat mazajā klasē. Te mums ir pazīstamais slēdzīts, kur izmanto gan automātiskai kārbai, gan arī vienātruma transmisijai, ko izmanto elektromobīļos. Vienīgi, ka jāiedarbina gan tas elektromobīls joprojām ir ar to pašu atslēgu. Un vēl viena lieta, ko es novēroju, ka tieši elektriskajām C3 vislabāk piestāv tas jaunais no augšas un apakšas saspiestais stūris rats, kurš vairāk jau atgādina kaut ko no, kaut kādiem citiem braucam līdzekļiem, bet ne no automobīļiem.